apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Šajā rudens dienā, kā katru gadu tradicionāli, mēs svinām Latvijas dzimšanas dienu. Šī diena ir īpaša, jo Latvijai ir 95 gadi. Ar ko tad sākas dzimtenes mīlestība? Dzimtenes mīlestība sākas ar bērnu mīlestību uz savu ģimeni, ar bērnu mīlestību uz savu mammu, tēti, mīlestību uz skolu, klasi, saviem klases biedriem. Ar ko tad sākas patriotisms? Patriotisms sākas ar piederības sajūtu. Ar piederības sajūtu savai ģimenei, savai skolai, savai valstī. Kas tad ir tas, kas ir tā dzimtenes mīlestība? Tie ir tie mūsu labie darbi. Tās ir tās labās mūsu domas, ko mēs domājam par savu ģimeni, par saviem tuviniekiem, par saviem draugiem, par saviem klases biedriem, par savu skolu. Kas tad veido to mūsu piederības sajūtu? Tie ir mūsu kopīgie pasākumi, mūsu kopīgās sporta sacensības, dziesmu svētki un daudz cits, kas notiek skolā un visā mūsu Latvijā. Ko es jums gribētu novēlēt šajā pirmssvētku dienā? Es gribētu novēlēt, lai jūs padomātu par saviem līdzcilvēkiem, katrs izdarītu kādu labu darbu, domātu gaišas domas, un tad jau mums veiksies, un tad jau mums būs šī mīlestība, mēs mīlēsim un arī mūs mīlēsim. Lai jums priecīgi svētki, un lai jūs izbaudītu šīs svētku dienas ar svētku salūtu un svētku pasākumiem visā pilsētā. Pie mums ir zila jūra, pie mums ir liels mežs, pie mums ir dārs ap galdu, tur ļaužu pulciņš sēž. Un it neviens nav negans, un it neviens nav drūms.
Pie mums ir brīnumi jauki, pat saule nāk pie mums. Pie mums ir tumša pļāva, pie mums ir tīrums kluss. Pie mums ir nāms zem sēgam, tur ļaužu pulciņš dūls. Un it neviens nav negans, un it neviens nav drūms. Pie mums ir brīnumi jauki, pat zvaigznes nāk pie mums. Latvijas svētku ietvaros mūsu skolā notika ļoti daudz pasākumu. Un viens no šiem pasākumiem bija izteiksmīgās runas konkurss, kur bija veltīti dzejoļi Latvijas tēmai. Un šodien mēs gribētu apbalvot uzvarētājus. Tad diploms tiek pasniegts Oļegam Petrenko par iegūto iegūtu. Alisai Vasiljevai, Serafimai Čistjuļinai, Paulai Tīmērmanai, Veronikai Ušakolai, Katrīnai Vietniecei, Karinai Karaļovai, Oļģertam Brudulei, Sofijai Šarafejevai, Damai Kalatīļinai, Ivanam Gorbunovam, Agnesei Kurušinai, Pāvēlam Lizonam, Alisai Demčukai, У Балтийского моря я не страумец. Здесь с севера хмурые тучи бегут. Жестка и сурова природа. Но здесь, на Балтийском морском берегу, истоки латышского рода. Здесь люди, как скалы, как камень тверды. Их грозы учили наречию. Не ждут ни великой, ни малой беды, а буря выходит навстречу. Прекрасна, о Латвия, доля твоя, в огне обретенное право, судьба и надежда твои сыновья, а песни бессмертная слава. Mūsu krāsas, kuras savu dienu krāsoja.
Un šajā mācību gadā pirmo reizi bija ļoti interesanta nedēļa, karjeras nedēļa. Visas klases un arī klašu audzinātāji ļoti aktīvi darbojās šīs nedēļas ietvaros. Tāpēc mēs gribam izteikt pateicības. Un pateicības rakstus saņem Lilīša Gavronska. Ilona Gavronska. Līga Lapiņa. Svetlana Badnikova. Olga Radionova. Jūlija Baļarska. Benīta Bauliņa. Margarita Dāpava. Inga Konova. Irina Karpova. Karina Krišmane. Nataļa Latviševa. Olga Rūjeva. Елена Пушкина. Наталья Никитича. Любова Кривошеева. Olga Grībalde. Olga Apolina. Елена Шалаевска.
ir iegūstas ļoti labas vietas, un tāpēc es lūkšu sporta skolotāju Jānu man palīdzēt. Diploms saņems Diplomus saņems zēnu komanda, kura ieguva 1. vietu Kurzemes rajona skolu sacensībās futbolā 8. un 9. klašu grupā. Tā. Un tātad Aleksandrs Maculēvičs, Aleksejs Kukrīkovs, Ādams Kolektīvs, Nikolais Čirbājevs. Vadims Borovikovs. Vladislavs Gulins. Arčovs Paragļovs. Oļegs Prigaņinovs. Otrā vieta volejbolā arī Kurzemes rajonā, ja? Tā. Arčovs Paragļovs atkal. Daniels Kisiļovs. Oļegs Prigaņevs. Vadims Zakarjevs. Sergejs Kovs. Nikita Pavračis. Nikita Jevdokimov. Vladislavs Bubins. Vadims Borovikovs. Un Pāvels Aņisovs. Un meiteņu komanda ir ieguvusi 3. vietu Kurzemes rajona sacensībās. Marija Mamājeva, Ieva Stepočkina, Anastasija Nova, Regīna Ozoliņa, Ekaterīna Pavlānova, Ekaterīna Jonskiva, Sofija Vēdrija un Danuta Mansova. Liels jums visiem paldies un novēlam jums veiksmi arī visās turpmākajās sacensībās, kurās jūs piedalīsieties. Bet tagad uzstāsies mūsu tradicionālie viesi, kuri parasti pie mums nāk ciemos šajā pasākumā. Tas ir Rīgas 69. vidusskolas deju kolektīvs Irēnas Zaitas vadībā. Lūdzu, Irēnas kundzi. Paldies, liels, ka jūs vienmēr nākat pie mums
Что за прелесть дышит в каждом слове? Все просто, а не выскажешь ловчей, как будто целый мир увиден мною в подробностях знакомых мелочей. Там матушка за прялкой у оконца поет и час свечей очи ест. Там месяц восковой сменяет солнце и сеет звезды, птичка небес. То мельница, то дождь лопочет тихо, свист над рекой, черемуховый куст. Там девушка краснеет, как брусника. Там каждый говорящий златоуст. Над немудренной вещью обихода, что в стуе незаметно, не спеша, ткет между делом сетку небосвода, как радугу латышская душа. Далекие, угаснувшие предки, вы знали, кроме слез горчайших бед, и слезы счастья, как роса на ветке, сияют в данных этих слез отметки, и золотом блестит любой предмет.
Vecā mamma man atstāja. Vecā mamma man atstāja grozu ziļu. Viņa teica, kad to iesēsi, jutīsi Latviju mīļu. Vecā mamma man atstāja aviņu teļu. Viņa teica, kad to dzēsi, nebārsi Latvijas vējus. Vecā mamma man atstāja bišu dravu. Viņa teica, kad tās nesīs medu, teiksi katru dārzu un pļāvu. Vecā mamma man atstāja savu soliņību. Viņa teica, kad tā iesi, turēsi Latviju stipru. Vecā mamma man atstāja dziesmiņu mazu. Viņa teica, kad to dziedāsi, godāsi cētēkas rasu. Vecā mamma man atstāja Latviju pašu. Viņa neteica, lai es to mīļu. Viņai nebija par to bažu. dzīvot Latviju, kā saulē, kas mirds debes klājā, kā jauna zvaigzne zvaigznājā, kas nulle uzlēkusi tajā. Tev mūžam dzīvot Latvija, kā jūrai, kas šals tev pie kājām, pats Dievs sen svētīja. Šeit tavas sāres,
mums par mājām. Tev mūžam dzīvot Latvija, kā jūrai lepni, kā saulei cēli. Tu mūsu māte dārgaja, mēs tavas meitas, tavi dēli. Tev mūžam dzīvot Latvija, tu tērzeme, Dieva dotā, lai Latviju tauta apvienotā, aug spēkā, slavā, dēļumā. Ļauj pie tevis man šovakar nākt. Gribu mācīties pirmos soļus un pirmo dziesmu sākt. Tāls ir zvaigznes ceļš, uz kurieni tu mani ved. Vai pasaulē loku mēs, tie vārdi no manas tautas, un dziesma manā ienotās, un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Paldies visiem dalībniekiem. Paldies komandai, jo tas katru gadu ir komandas darbs. Arī iestrādāt, mēs iestrādāt, un tā mēs katru gadu veidojam šo koncertu. Paldies liels un priecīgs jums svētkus!